Noteikti savu darbu, jo es esmu skolotāja. Es mācu latviskumu, mācu mīlēt Latviju, un vēl savas meitas. Es personīgi esmu tas cilvēks, kas bijis arī piedalījies barikādēs 91. gadā, un arī esmu piedalījies Baltijas ceļā, lai mēs būtu brīva, neatkarīga valsts. Es Latvijai cenšos dot savu mīlestību, savu cieņu pret tās tautu, tradīcijām, un to pašu cenšos iemācīt arī savam bērnam. Katram cilvēkam ir jāstrādā savas valsts labā, un mans mērķis ir skolēnos radīt patriotisma jūtas un piederību šai valstī. Tas ir tas, ka esmu skolotāja, kas māca nākamo paudzi, un līdz ar to es viņiem varu iemācīt vērtības tieši par Latviju. Esmu Jēkabpils un Latvijas vārdu nesusi pasaulē tieši ar sportu. Esmu pateicīga Latvijai par to, ka es varu dzīvot tik skaistā zemē, kurā ir 4 gada laiki. Es esmu pateicīgs Latvijā, tāpēc, ka es esmu šeit piedzimis, šī ir mana zeme, šeit ir mans seņš, šeit ir mana vēsture. Par to, ka varam dzīvot brīvā valstī. Par to, ka es esmu šeit dzimusi, augusi, skolojusies. Par tās sajūtas došanu, ko es varu saukt par mājām. Par to, ka mums ir jūra, mums ir jāņi. Un arī garšīgajiem ēdieniem. Man ļoti patīk šeit. Man patīk šeit dzīvot. Latvija ir manas mājas, kuras jūtos droši, kur ir mana ģimene, draugi un viss tas, kas man patiesi ir svarīgs. Valsts, kur jūties kā daļa no kaut kā lielāka, kur katra iela, smarža un skaņa atmodina sirdī siltumu un māju sajūtu. Viskaistākie mežu skati visā Eiropā. Vieta, kur varu justies piederīga, kur mani saprot un kur saprotu citus bez vārdiem. Latvija ir mana dzimtene, neliela, augstu priežu valsts, kur savies dabas skaistums un spēcīgas tautas gars. Mans mājas, jo šeit dzīvo mana dvēsele, mana ģimene. Šeit es izaugu un iepazinu labus cilvēkus. Šeit es abrīnoju dabas skaistumu un dažādību. Es Latvijai novēlu stipru tautu un laipnus cilvēkus, kuri rūpēsies par mūsu valsti. Mieru un labklājību, lai cilvēki bez bailēm un satraukuma varēja veidot gaišu nākotni. Es Latvijai novēlu saglabāt savu unikālu identitāti, attīstīties un plaukt kā mūsdienīgai, ilgspējīgai valstī. Kļūt par paraugu, kur cilvēki saskan ar dabu un sargā mūsu kultūras dārgumus. Kļūst par valsti, ar kuru katrs tas iedzīvotājs varētu lepoties un saukt par savām mīlām mājām. Es Latvijai novēlu stipru un vienotu sabiedrību. Gaišu un mierīgo nākotni, lai visi cilvēki dzīvo laimīgi un neizjūt bēdas. Lai mūsu kultūra turpina attīstīties un iedvesmo cilvēkus visā pasaulē. Es mīlu Latviju par tās valodu, skaisto un unikālo latviešu valodu. Un, protams, par tās kultūru, bagātām tradīcijām un dziesmu svētkiem. Par cilvēku sirsnību un laipnību, kas patiešām padara piederības sajūtu. Es mīlu Latviju par tās zaļajiem, kuplajiem mežiem, nemierīgo jūru un jautriem, unikāliem svētkiem, kuri var apgaismot pelēko ikdienu. Es mīlu Latviju, tāpēc, ka tā ir daļa no manis. Tā ir mana dzimtene. Jo šeit piedzimu un man te ir daudz draugu un atmiņu no bērnības. Jo tās meži, ezeri un jūras krasts piedod brīnišķīgas iespējas atpūtai un dabas baudīšanai. Es mīlu Latviju par tās skaisto dabu, bagāto kultūru un sirsnīgajiem cilvēkiem. Par tās mīlestību un cieņu pret tradīcijām un kultūru. Un par tās brīvību, kas valda šeit, mūsu Latvijā. Latvija, tu esi man dzimtene. Latvija, es tevi mīlu. Es mīlu Latviju. Es tevi mīlu, Latvija. Es mīlu Latviju. Latvija, es tevi mīlu. Latvija, es tevi mīlu. Latvija, es tevi mīlu no visas sirds.